Čau, mani sauc Kristers un es sveicināts manā kanālā. Tad šis jau ir otrais video, un kā jau pēc nosaukuma noprati, šajā video es pastāstīšu par savu pieredzi supojot ziemā pa Raunas upi. Tad līdz šim manā YouTube kanālā ir iznācis jau viens YouTube video, kurā es stāstu par sevis izvirzīto mērķi skriet pirmo ultramaratonu Rīga-Valmiera, kas norisināsies šī gada 4. maijā. Tāpat es šajā video stāstu par to, ko vispār sagaidīt no šī YouTube kanāla, tā kā, ja neesi noskatījies, dodies uz manu kanālu un noskaties. Tad ķersimies uzreiz pie lietas. Pagājušajā gadā meitene vārdā Rūta man uzaicināja supot pa Raunu, un es acu mirklī piekritu. Protams, sākumā bija šie daudzie jautājumi, kur es dabūšu supu, kur es dabūšu hidrotērpu, kāds papildus ekipējums ir nepieciešams, un visas šīs instruktāžas, kas man sākumā lika gandrīz pieņemt lēmumu nebraukt. Apzinoties to, ka šis viss ir reāli atrisināms, un Rūta man arī palīdzēja šo te atrisināt, teicu jā, un nedomājot braucu uz Raunu. Tad par savu supošanas pieredzi uz supu es neesmu atradies vairāk kā 10 reizes. Esmu supojis gan jūrā, gan upēs, kur ir mierīgs ūdens, kā arī ezeros, kur traumas nav vispār. Un galvenokārt šī supošana notika gada laikos, kad ārā ir silts, ūdens ir silts, un iekrišana ūdenī nesagādā nekādu diskomfortu. Tad daudz nedomājot, 30. decembrī braucām uz Raunu, satikām Rūtu ar viņas draugiem, sagatavojāmies un devāmies mūsu piedzīvojumā ar supiem pa Raunu. Pirmā reize supa šādā ūdenī. Būs labs. Es domāju, mēs no turienes sāksim. Labs. Tātad šie ir vienīgie mierīgie metri šajā posmā. Plānā kaut kādu trīnīti nobraukt. Širais ritīnais. Tad šeit arī mans pirmais kritiens ūdenī, pieļāvu savu pirmo kļūdu, piebraucu pie koka paralēli tam, līdz ar to straumes upu apmet no otrādāko un man nācās izpeldēties. Uj! Tiksi ārā! Ļoti svarīgi, lai supojot tev vienmēr būtu partneris, kurš tevi pieskata un kuru tu pieskati, jo, ja notiek
kaut kāda veida bīstamas situācijas, lai vienmēr ir cilvēks, kurš tev var palīdzēt, ja tu pats sev nevari palīdzēt. Bet es negribu nevienu baidīt. Manuprāt, mums pašiem ir jāizvērtē savas spējas, un ja mēs tomēr nolemjam doties supot, tad mēs varam sākt ar kaut kādiem mierīgiem ūdeņiem un pakāpeniski attīstot šīs te prasmes, atrasties uz supa un kontrolēt to, tad mēs varam šo te grūtības līmeni paaugstināt ar laiku. Sākotnējais plāns mums bija nobraukt pa Raunu 3 līdz 3,5 km. Personīgi man vajadzēja vienkārši iepazīties ar upi, ar supu, ar tehnikām, kā peldēt, kā izvairīties no šķēršļiem, jo, kā jau iepriekš minēju, nekad neko tādu nebiju darījis. Un pēc šiem 3,5 km tad vai nu mēs dodamies tālāk vai kāpjam ārā. Pirmos 3,5 km nobrauc bez problēmām, biju ļoti priecīgs. Neliela adrenalīna garša mutē bija un, protams, bija jau kritieni, bija ūdens, bija augsti gan rokām, gan pēdām. Visa šī te aizrautība ļāva nedomāt par šīm te blakus lietām un izbaudīt pašu piedzīvojumu. Tu pa vidu izbrauc? Jā. Šeit mēs varam redzēt, cik daudz precizitātes prasa Rauna. Airis aiz muguras! Viss kārtībā? Un šī aina laikam vislabāk raksturo to, kāda izskatījās Rauna 30. decembrī. Tad runājot par ekipējumu, ko mēs izmantojam supojot pa Raunu, tad pirmkārt jau pats sups. Supam mēs ņēmām nost spūras, lai nenolaust tās pret nokritušiem kokiem vai akmeņiem. Otrā lieta jau bija šis te pavadiņš, ko tu liec pie kājas, lai, kad tu nokrīt no supas neaizpeldētu tālu prom no tevis. Šo mēs neizmantojām, jo šādās upēs, kur ir nokrituši koki, tas ir ļoti bīstami. Trešā lieta ir hidrotērps ar cimdiem. Šoreiz man nebija kurpes. Kurpju vietā es izmantoju parastās zeķes, pa virsu vilku ūdens necaurlaidīgās zeķes. Un tad vēl uzvilku botes, lai nokrītot no supa un staigājot pa upes gultni, nevar savainoties. Nākamā lieta bija, protams, glābšanas veste, kas ir obligāts pasākums. Pēdējā lieta bija ķivere, jo var nokrist, var sasisties, tas nekas, ka tas ir ūdens. Raunā ir ļoti daudz nokritušu koku un ļoti daudz akmeņu. Beigās šo 3,5 km vietā es nosupoju apmēram 6 līdz 8 km, precīzi es nepateikšu. Beigās mēs pieņēmām lēmumu, ka ir jākāpj ārā, bija personīgas lietas, kas cilvēkiem bija jādara. Pirmajā reizē, teikšu godīgi, tad šie 6 līdz 8 km bija vienkārši perfekti. Pašam arī bija nedaudz nosališas kājas, nosališas rokas. Daudz par to nedomāju, jo šī pieredze man noteikti paliks atmiņā vēl ilgu laiku, un es noteikti gribu doties supot vēl ziemā. Tad par lielākajiem izaicinājumiem šajā braucienā. Pirmkārt jau, ja ilgi dzīvojies pa ūdeni, rokas, kājas varētu sākt salt, bet svarīgi ir visu laiku kustēties, un tad augsti nebūs. Nākamā lieta ir ūdens šķēršļi, kā piemēram akmeņi, krācītes un nokrituši koki, kas bija ļoti daudz. Pati Rauna ir ļoti līkumot, un tad bija daudz jākāp pāri kokiem, jābrauc zem kokiem, bija arī jākāpj ārā krastā, jāpārnes sups kaut kur citur, bet tas viss veidoja šo kopējo pieredzi, kas sniedz šo pievienoto vērtību visam pasākumam. Viss šis ekipējums, kas man bija, sups, hidrotērps, veste, nekas no tā nebija manis nodrošināts,
Tāpēc, ja tev rodās daudz jautājumu, pirms tu vispār pieņem lēmumu supot ziemā, tad to visu ir iespējams iegādāties vai noīrēt. Man tas izmaksāja kopā tikai 20 eiro, gan sups, gan hidroterps kopā. Tāpēc, ja tu esi izdomājis un iedvesmojies no šī video doties supot ziemā, vari rakstīt Rūtai vai var rakstīt man, iedošu to cilvēku kontaktus, kur tu vari dabūt visu nepieciešamo ekipējumu rītīgam piedzīvojumam. Tā kā jā, šis arī būtu viss no manas puses šajā video. Ceru, ka tev patika šis video. Ja patika, spied laiku, piesako un padalies ar draugiem. Veiksmīgi visiem 2024. gadu un tiekamies nākamajos video.